Šodien es esmu ciemos pie Rojas marketinga aģentūras. Blakus man ir Kaspars, aģentūras līdzīpašnieks. Un kāpēc mēs šodien esam sanākuši? Uz galda mums ir smuki sadarbības līgumi, jo mēs ar Kasparu un arī citiem viņa partneriem esam vienojušies par sadarbības uzsākšanu meta atbloķēšanas jautājumus, proti tieši saistībā ar tādiem gadījumiem, kad ir nepieciešama manis kā advokāta iesaiste, lai palīdzētu aģentūras klientiem atbloķēt kontus. Izstāstiet, kāpēc jūs nonācāt līdz šādam lēmumam un kāpēc jums tas ir būtiski? Nereti gadās, ka tiek nobloķēts klientiem Facebook lapas un arī viņu privātie konti. Un tas prasa ļoti ilgu laiku, lai viņus atbloķētu. Un ir bijuši pat keisi, kad klients ir spiests taisīt jaunu Facebook lapu un jaunu mājaslapu savam pakalpojumam, lai tikai varētu turpināt reklamēties metā. Mēs paši līdz šim risinājām šīs situācijas, bet tie, kas ar to ir saskārušies, zina, kā strādā meta supports, un tas ir ļoti, ļoti laikietilpīgi un bieži vien to pat neizdodas atrisināt, diemžēl. Tā kā tev kā advokātam un juristam ir ļoti laba pieredze ar to, mēs redzējām vairākas cases, ka tu jau esi palīdzējis uzņēmumiem to atrisināt. Vēlējāmies arī piedāvāt tādu pakalpojumu mūsu klientiem, lai atvieglotu gan viņiem, gan mums dzīvi. Prieks par Rojas šo lēmumu. Cerams, mums sanāks ļoti produktīva un jaudīga sadarbība, tāpēc ķersimies pie līguma parakstīšanas.